Sveiki, mani sauc Viktors, turpinām mācīties, un to problēmu, kura bija iepriekšējā video, es esmu atrisinājis. Pirmkārt, viens iemesls, kāpēc tur es nestrādāju, bija pārāk daudz visādu parametru pierakstīti, un viņi viens otram traucēja, un tas nebija īsti tā, ka korekti. Un tur ir tā, ka ir jau ļoti daudz parametru, un viens ietekmē otru, otrais ietekmē trešo, trešais ceturto, tad uzreiz grūti saprast, ko jādara. Tad es esmu te mazliet izstudējis, un tad jums izstāstīšu, ko es esmu izdarījis. Pirmkārt, viss saturs, jo šita ir viena līnija, tas ir div teksts, un tas div teksts sākas te, un es arī to komentāru pierakstīju, ka tas sākas tieši te. Un te tas digs beidzas. Ko es esmu izveidojis? CSS stilos ir tāds parametrs float. Tas nozīmē, ka vienā konteinerī div var atrasties vēl citi konteineri, bet lai rediģētu, kā viens pret otru viņi attiecas, tad arī tiek izmantots float. Tad tagad paskaidrošu. Tā. Vispār es vēl teikšu tā, ka te ir tie 3 attēli kā linki, un es tos 3 attēlus kā linkus ieliku atsevišķā konteinerī. Un redziet, te ir sarkana līnija, un tā arī to varat redzēt, to sarkanu līniju. Pēc tam, un te ir piemērots parametrs float left. Tas nozīmē, ka kopējā konteinerī div, tas atrodas kreisajā pusē, un jau konteineris div ar formu ir ar parametru float right. Tas nozīmē, ka kopējā konteinerī tas atrodas uz labo pusi. Un viņam arī šobrīd jūs redzat sarkano līniju. Sarkana līnija mums nav nepieciešama. Ja mēs veidojam tā, ka tuvāk tam oriģinālam. Vienīgais te es vēl pierakstīšu, to jau jūs arī iepriekšējā video varējāt redzēt, kā formām var piemērot, arī stilizēt formas var, un visus formas elementus izmantojot stilus. Un tad te būs width parametrs, un es to pierakstīšu 150 pikseli. Tā. Saglabāju. Atjaunojumu. Un tagad jūs varat redzēt, ja salīdzināt ar oriģinālu, tad ir ļoti tuvi tam rezultātam. Ok, mums neko nedos, jo mēs tur... tā ir vienkārši tā iespēja. Tā, tad uz doto brīdi, ko mēs esam realizējuši. Tas ir kreisajā pusē logo linki, augšējā pusē linki, un te attēli arī kā linki, un formā, kura iespējams meklēt, teoretiski, un uz doto brīdi cita realizācija. Tā. Un šajā video, ko var tādu, pirmkārt, te nav jābūt LV, bet tur jābūt RU, jo mums jau pēc noklusējuma lapa ir krieviski. Tā. Atjaunojumi. Un vēl varam pamēģināt pievienot vēl attēlu. Tad te pēc grey zone, pēc šitas līnijas, mēs ieliksim attēlu. To var
Tā, mēģināsim izveidot jauno div. Uzreiz. Border. 1 pixelis solid red. Un vienkārši apskatīt, kur tas divs atrodas. Vispārreizi div atrodas tur tieši, kur mums vajag. Un tad mēs tagad ieliksim attēlu. Punktu vietā mēs ieliksim attēlu, tad pierakstīsim IMG, SRC, vienvārds. Un te tagad ir ceļš līdz attēlam. Skatāmies. Index T, mapē images, un mapē images attēls ar nosaukumu suffix.jpg. Tad arī to pierakstīsim suffix.jpg. Tagad saglabāsim un apskatīsim rezultātu. Rezultāts ir, bet atceraties, ja te ir platums, vēl katram attēlam jūs varat apskatīties tos parametrus augstums un platums. Te ir 521 līdz 190, bet mēs to mazliet samainīsim. Un tā, mums vajag noskaidrot. Width mums ir 550. Platums ir 550. Augstums šobrīd man grūti pateikt. Labi, tad sākumā mēs izdarīsim. Mēs piemērosim. Attēlam ir tāds atribūts. Tā. Tagad ir jau labāk, bet augstumu mums vajag augstumu. Tad, kā apskatīsim to 190 pikseliem un mēs piemērosim 200. Protams, ka šādi darot mēs mazliet deformējam to attēlu. Bet tas ir nekas. Un mēs šobrīd mācāmies. Tā. Noņemsim tam divam to sarkano. Saglabājam. Labi, uz doto brīdī ir ok, ja mēs salīdzinām, tad ir ļoti tuvu tam oriģinālam. Nākošajā video vēl turpināsim. Paldies par uzmanību!